Tik tāds ievads tēmā, par ko mēs tūlīt turpināsim sarunu šeit studijā. Es vēl tikai piebildīšu, ka šodien valdības slēgtajā sēdes daļā arī nolēma un atbalstīs mūsu karavīru uzturēšanos Afganistānā arī nākamajā gadā. Sarunu šodien turpināsim par un pret. Tad studijā mums ir 9. Saeimas un arī 10. Saeimas deputāts Artis Pabriks, labvakar, Pabrikungs, un Aivars Borovkovs, jurists, kurš jau, man liekas, vairākus gadus ir izteicis tādu samērā negatīvu viedokli pret šo mūsu misijas. Pret misijām kā tādām, es domāju, arī un pret šo misiju. Es varbūt sākšu ar to, ka ceturtdien būs Saeimā balsojums. Ja nekas nav mainījies, tad apvienība Vienotība ir par misijas pagarināšanu. Pasakiet man, kāpēc, un arī skatītājiem. Pirmām kārtām mēs trešdien sagaidīsim apvienoto nāciju rezolūciju. Ja apvienotās nācijas atbalstīs misijas pagarināšanu, tad es neredzu nekādus šķēršļus mums parlamentā par to balsot. Kāpēc? Ir virkni daudz un dažādu argumentu dažādos līmeņos, bet varbūt tas vienkāršākais un sabiedrībai varbūt vislabāk saprotamais ir tas, ka Latvijas karavīri Afganistānā atrodas saskaņā ar apvienoto nāciju mandātu, un tā ir NATO operācija. Un mēs esam NATO dalība valsts. Tas nozīmē, ka pēc būtības būtu nepareizi šeit pieņemt lēmumu nacionālā līmenī, neveidojot konsensusu politiku kopīgi pie NATO galda. Jā, labi, tas ir viedoklis, kas jau vairāk vai mazāk skan, jūs neko pārāk jaunu nepateicāt. Borovkov kungs, jūs kā potenciālais arī vēlētājs, taču vai ne, gal galā jums šī Saeima balsos tagad par šo jautājumu. Ko jūs viņam ieteiktu darīt kā vēlētājs? Es domāju, šeit vītarošanai studijā nav nekāda nozīme. Bet viedokļus mēs varam tomēr uzklausīt. Mēs varam, protams, tāda vakar saruna var būt, jo vienalga, ko mēs te varētu arī vienoties, ka vajag momentāli visu izbeigt, vai ka vajag varbūt nevis Afganistānā, bet, piemēram, Pakistānā kaut ko darīt. Tā nekas nemainīsies. Bet ir jautājums par liederību un drošību. Un man tā liekas, ka piedalīties, tādā pasaules lāpīšanā, tad, kad pašiem nav balss sakārtot. Un te ir virkni lietas, kas neļauj runāt par to, ka mēs esam droši, ka pilsoņu Latvijas iedzīvotāju drošība ir garantēta. Pret ko? Šī drošība. Iekšējā drošība, mums teiksim, protams, ielā noziedzība un tā tālāk, vai kā? Vai starptautiskā drošība? Es domāju, ka šo iedzienu drošība tā nav tikai uz ielām. Drošība ir tajā gadījumā, ja cilvēkam kaut kas notiek, viņam var laikā sniegt palīdzību. Un, kā es dzirdu, ka, piemēram, mūsu palīdzības dienesti, piemēram, nevar ierasties kādā Latvijas vietā, tāpēc, ka nevar piebraukt. Nav tehnikas, nav iespēja, nav līdzekļu. Un tad es redzu, ka spēlēt kariņu kalnos un kļūt par apsargiem kaut kādā, narkotika audzināšanas dārziņā. Man tā liekas, ka tās prioritātes tomēr ir jādomā vairāk par sevīm šādā gadījumā. Pabrikungs, mēģiniet pārliecināt cilvēku tagad. Es ļoti vienkārši runāju. Jā, bet viedoklis... Es nedomāju, ka es pārliecināšu Borovkovu kungu. Varbūt mēs varam bez šiem jūs. Labi, runājiet, kā jums ērtāk. Bet, saprotiet, tas arguments par to, ka mēs nevaram, kādam sniegt palīdzību vai kaut kur iesaistīties, tāpēc, ka mēs neesam savu māju saveduši kārtībā, īsti neiztur kritiku. Jo tas būtu apmēram tas pats arguments, kā mēs runātu, piemēram, par to, vai Rīga ir gatava. Jo proti arī iekšpolitiski ir skaidrs, ka mums ir ļoti daudz lietas nesakārtotas. Mums ir krīze, bet pirmām kārtām aizvedot mūsu karavīrus prom no Afganistānas, zaudējot, to solidaritātes sajūtu un uzticību NATO, mēs zaudēsim varbūt kaut kādu daļu no savas ārējās drošības. Bet mēs nekādā... Bet tad 5. paragrāfs vairs nestrādās? 5. paragrāfs droši vien, ka strādās. Bet es pieļauju, ka mūsu iespējas kaut ko vairāk darīt vai ietekmēt NATO, un starp citu
mēs esam ļoti daudz darījuši, lai saņemtu, piemēram, šo te militāro plānošanu pēdējos gados, kas arī bija lielā mērā saistīts ar mūsu solījumiem NATO, jo principā Latvija ir solījums piedalīties starptautiskajās operācijās, kā jebkurai citai NATO dalībvalstī. Bet, ko es gribēju teikt, izvedot šo karaspēku un iekonomējot tur tos 100 000 vai cik mums ir, faktiski, mēs jau neko daudz nesalāpīsim tās Latvijas problēmas. Tas ir viens. Otra lieta, redzēt par to, mēs nevaram to darīt, tāpēc, ka mums trūkst resursu. Mēs to varam šo debatu pārnest arī uz tādu sociālo politiku Latvijā. Mēs varam pieiet, piemēram, pie cilvēku, kurš brauc, es nezinu, ar dārgu Mercedes vai Porsche un pateikt, kāpēc tu brauc tik dārgu mašīnu, brauc ar lētāku un iedot tiem cilvēkiem, kuriem varbūt pietrūkst. Ir pietiekami daudz bagātnieku Amerikā un Vācijā bijuši, kas apzinoties krīzes apstākļus ir kaut ko devuši nabadzīgākiem. Es varu sadrēt, ka šie cilvēki pateiks, bet ziniet, man arī dažas lietiņas vēl joprojām pietrūkst. Es vēl to nevaru izdarīt. Līdz ar to tas, ka Rīga reiz būs gatava, vai tad, kad mēs būsim pietiekami bagāti, mēs palīdzēsim citiem, tas īsti nav atbildes jautājums. Man ir tāda piezīme varbūt pie šī te. Faktiski ir jāatcerās viena lieta, ka karošana un viss ar militāro saistītais, tas ir viens ļoti liels biznesa projekts. Un es vienkārši redzu, ka ir lielie onkaļi, kas taisa lielu, pamatīgu biznesu, bet mums šajā te biznesā ir atvēlēta, teiksim, tādu turku gastarbeiteru lomu. Mēs vienkārši braucam kā darbspēks. Par šo starptautisko palīdzību es piekrītu. Un tad es redzu tādu baigot pretrunu. Bija šī te milzīgā zemestrīce. Un tā zemestrīce parādīja, ka faktiski ar visām tehnoloģijām, ar visām šīm iespējām, lielvalsts vienkārši ir haosā. Tur ir panika un tur ir absolūtākais, tur nekas nenotiek organizēti. Lūk, tādā gadījumā, ja mēs kā valsts varētu piedalīties kaut kādā šādā starptautiskās misijās, palīdzēt. Man ir gadījies būt vienā tādā starptautiskā kataklizmā, tsunami. Un es redzēju, kas notiek un kāda varētu būt šī te palīdzība darboties. Ne ar naudu. Tā nauda, viņa ir tā kā ūdens ieliet tūkstnešus smiltīs. Bet es pateikšu kādu citu lietu, es negribu aizstāvēt, es tikai gribu pateikt, vienkārši gribu dzirdēt tavas domas par viedokli. Ja reiz mūsu karavīri tur atrodoties, teiksim tā, viņi savā ziņā, viņu artavi ir tāda, ka viņi cīnās pret terorismu turpat uz vietas. Vismaz mēģina sakārtot, es gribu pabeigšu domu. Vai tad būtu labāk, ja mēs šeit tagad nocietinātos, mēs tur nesūtītu savus karavīrus, bet nocietinātos šeit pret tiem pašiem iespējamiem teroristiem, jo tā problēma jau ir globāla. Agri vai vēl viņi atnāks, vai mēs to gribam vai negribam tie teroristi. Jā? Paskaties, visa Eiropa šobrīd ir oranžajā zonā, ja beidzamo nedēļu vai kādā tur, teiksim, tas līmenis paaugstināts ir. Tāpat tās atnāks, tad varbūt labāk tur uz vietas ar viņiem tikt galā. Mūsu pašu drošības dēļ. Šajā laikā faktiski ir vieta vakar pasaciņai. Un šai pasaciņai, ja mēs vienojamies, mēs varam arī ticēt. Pirmkārt, manuprāt, varbūt tas ir mazas tautas sindroms. Šeit mēs mīlam lietot ārkārtīgi bargus vārdus. Terorists, oligarhs, mafija. Dažādos kontekstos. Ja? Es atļaušos pateikt, ka tā pa īstam Latvijā neviens mafiju nav redzējis. Latvijā tādu īstu oligārhu arī neviens nav redzējis. Tādi sīki pušalnieki. Varētu būt tas ir labi. Ļoti labi, bet mēs lietojam šos vārdus, argumentējot, ziniet, tur mēs arī gribam būt lieli. Jā, droši vien. Jā, un tāpēc runājot par šo te jēdzienu teroristi, un te sižetā tik pieminēt Dviņu torņi, no pašiem amerikāņiem nāk ļoti pretrunīgs viedoklis, kas to spridzināšanu tur rīkoja. Jā, mēs varam ticēt. Prezidents arī runā. Jā, tad tur tā kā varētu mēs par to veselu tēmu, veselu vakaru stāstīt. Tieši tā. Un tas ir, ko mēs ņemam par pamatu. Mums jau nav pamata informācija, lai spriestu objektīvi un patiesi pa lietām. Es uz brīdi laikam pārtraukšu, kad viedokļi ir dažādi. Tad mums ir par un pret skaidrs viedoklis. Jūs arī varat iesaistīties diskusijā. Tūliņ būs maza reklāmas pauze. Rakstiet, teiksim, kaut kādu varbūt jautājumu vienam vai otram mūsu šī vakara sarunas dalībniekam. Ir jau daži jautājumi atnākuši. Mēs pēc pavisam īsa brīža turpināsim sarunu šeit studijā.